Bieži rodas vajadzība pēc kāda korporatīva suvenīra vai kāda cita personalizēta nieciņa. Un tad jau gribas, lai tas būtu kaut kas ļoti īpašs. Vai varat iedomāties, kā top trīsdimensiju uzlīmes? 90. gadu beigās, meklējot savu nišu biznesa vidē, vizuālās reklāmas ražošanas kompānija ZTGD sāka ar plotergriešanas pakalpojumu sniegšanu. Nākamais loģiskais solis bija radīt dažādus reklāmas produktus. Šobrīd uzņēmuma birojā top kalendāri, vizītkartes, plakāti, kreklu apdruka, uzlīmes un citi darbi. Realizējot klientu un reklāmas aģentūru radošās idejas dzīvē, kompānija ņem vērā 3 būtiskus darba pamatlikumus – precizitāti, termiņus un kvalitāti. Daudz klienti ir zvanījuši, tur man sola 3-5 dienas, vai jūs varētu ātrāk, man ļoti deg, man vajag uz rītdienu. Mēs cenšamies, mēs naktī strādājam reizēm, bet mēs izdaram, jā. Viens no jaunumiem, ko piedāvā uzņēmums, ir 3D uzlīmes, kas pārklātas ar polimēra laku. Šīs uzlīmes atgādina mazu plastikāta podziņu, kuru gribas paņemt rokās un piespiest. Lai izveidotu šādu uzlīmi, datorā izstrādā uzlīmes dizainu. Tā var būt klienta ideja vai arī ZTGD radošais veikums. Tad uzlīmes printē uz līmplēves ar termodrukas printeri. Druku veids izmantojot folijas lenti. Tas nodrošina uzlīmēji labu krāsas noturību ārā apstākļos bez speciālas apstrādes līdz pat 5 gadiem. Visbeidzot, uzlīmes ploterē jeb izgriež ar šīs pašas iekārtas palīdzību un nodod tālākai apstrādei. Tālāk uzlīmes radīšana notiek kā rotaļa. Speciālu metāla panniņu nopūš ar līmi, pie kuras pielīmē uzlīmju plātni. Sagatavo arī polimēra masu, kuru attiecīgās devās jauc kopā ar cietinošo vielu. Mainot abu vielu masas attiecības, uzlīmes virsma sanāks vai nu cietāka vai mīkstāka. Tad masu liek vakuuma bļodiņā un samaļ gluži kā kokteila mikserī. Saputotā masa 10 minūtes nostāv, un tad to pilda špricē, kas pievienota elektroniskam dozatoram. Ar šī dozatora palīdzību un lielu pacietības devu polimēra masu pilina uz uzlīmēm. Bet tā viņš pats ieņem to formu, viņš pats aiziet, cik viņam tālu vajag. Reizēm tā, ka viņš kaut kur nav aizgājis, tad man paši palīdzam viņam. Radušos gaisa burbuļus izdedzina ar degli, un tad pannu ar uzlīmēm liek speciālā krāsnī. Uz 40 grādiem, viņš tur pats uzlādēsies, 4 stundiņās viņas sacietē, un tad viņas ir gatavas. Tādas mums viņas sanāk. Liekam te klāt kaut kur. Viņas izmanto ļoti daudz, kur mēs arī paskatāmies uz tehnikām. Magnētiņas ļoti daudz taisa, tā kā dāvanas, prezenta reklāmas. 3D uzlīmes, kas var būt jebkādas formas un izmēra, ļoti efektīvi izskatās kā logo uz produktiem vai kā reklāmas uzlīmes. Radošās fantāzijas robežas nosaka paši cilvēki. Savukārt labi reklāmas meistari tās spēj īstenot tik tālu, cik atļauj resursi un viņu profesionalitāte.